Čau! Copilot māja jaunumu to ir diezgan daudz, tāpēc laižam uz priekšu. Pirmais jaunums ir tas, ka uzveģu galerija šobrīd jau ir pārvietota šeit uz leju, 3 bumbiņas, un attiecīgi te var atrast šīs te daudzās un dažādās uzvednes. Protams, ja lieto Copilot latviešu valodā, visu redzēs latviski, ja nē, nu tad, kā manā gadījumā, te ir angliski. Uzveņu galerija joprojām ir pieejama arī caur šo te Quick Help un attiecīgi Prompt Gallery. Nākošā lieta, kas ir parādījusies, ka šobrīd ir pievienots jau jaunākais GPT 5.5 modelis, un attiecīgi tad, kad tu veic uzdevumus, tu vari atstāt šo te Copilot autorežīmā, nu vai pārslēgt attiecīgi uz vienu no šiem te OpenAI modeļiem. Vēl viena lieta, kas ir attiecīgi uzlabota, ka iebūvētās uzvednes, jeb scheduled prompts, ir uzlabots interfejs. Un te var attiecīgi redzēt, kā tas izskatās. Šeit ir attiecīgi ir iespēja pamainīt visas tās lietas, ko tu vēlies pie šīs te ieplānotās uzvednes. Šī konkrēti veids ziņu apkopojumus. Te var definēt, kurās dienās viss izpildās. Ir iespēja definēt jau tagad līdz konkrētam laikam, kad šī te uzvedne darbosies. Tā kā droši iesaku izmantot, noteikti palīdz. Var izmantot tādiem jēdzieniem kā vai uzdevumiem, kā e-pastu, Teams ziņu un visādu citu lietu apkopošanu. To tu var saņemt pēcpusdienā no rītiem, kā tev attiecīgi patīk. Vēl viens jaunums ir tas, ka šobrīd šīs te sadaļas kā Create un Notebooks ir pārvietotas šeit augšējā panelī zem šīs te vafeļu tipa ikonas. Un attiecīgi zem Create noteikti ieskaties, tur var darīt daudz un dažādu lietu. Veidot attiecīgi šos te attēlus, veidot video. Interesi pēc arī paskatījos, kā šobrīd izskatās video kvalitāte, un jāatzīst, ka ir palicis daudz labāk. Te ieskatam ir uztaisīta maza satīra par to, kā pavasari bauda vieni un otri Itālijā, un salīdzinot, kā to dara Skandināvija. Kā var redzēt, pēc tēla ir diezgan dzīvelīgi, un tiešām ir daudz labāk nekā iepriekš bija ar šo te video ģenerēšanu. Te gan jāatzīst, ka maksimālais limits šeit ir 12 sekundes, bet var mainīt arī šo te video attiecīgi orientāciju. Un atgriežoties pie Notebook LM, arī Notebook LM ir nākušas klāt vairākas jaunas un diezgan būtiskas funkcionalitātes, kā piemēram, es atvēršu vienu no saviem notebookiem, var redzēt, ka šobrīd ir pieejamas tādas lietas kā šīs te mind maps, jeb attiecīgi lietotājs var izmantot savu datu kopumu, attiecīgi, kur var iekļaut dažādu veidu PDF failus, dažādu veidu arī citu dokumentus, un mēģināt pēc tam analizēt katru no šiem te galvenajiem elementiem, kas ir šajā te saturā. Ja esi spēlējies ar attiecīgi Google Notebook LM, tad pamazām izskatās, ka šīs te Microsoft risinājums kļūst arvien līdzīgāks tam. Kas vēl ir iespējams, attiecīgi tepat no šīs te vides var veidot arī prezentācijas, var veidot arī Excel failus, apkopojumus, un podcastu tipa jau bija pieejams kādu laiku atpakaļ, bet šīs te jaunās lietas ir, ka var attiecīgi veidot šos te citus video, nevis video, bet attiecīgi cita veida materiālus. Tā kā var redzēt, ka šeit noteikti ir progress arī ar tām visām lietām. Vēl viens foršs jaunums ir, ka šobrīd Excelī ir parādījušās trīs dažādas opcijas. Ja iepriekš Excelī bija tikai attiecīgi šis te čata režīms, jeb aģenta režīms, kas nozīmē, ka tās darbības, kuras tu definē, vai attiecīgi veic failu analīzi, vai mēģini zīmēt kaut kādas tur veidot diagrammas, automātiski izpildījies šajā failā, ir parādījies jauns režīms, kas nozīmē, kas ir patiesībā šī te plānošana. Tas ir super, te var redzēt šo te vienu piemēru.
es biju palaidis šo te plānošanas režīmu, un attiecīgi šis te Copilot bija izdomājis, ko viņš attiecīgi no šī te visa vēlas iesākt, no šīs te manas uzvednes. Ja man nepatīk, es attiecīgi varu šo te pielabot, un pēc tam, tad, kad šis te plāns ir gatavs, es varu palaist šīs te darbības dzīvē. Te var redzēt arī šo te rezultātu, pēc tam, kad es to biju palaidis, un kāds izskatās realitātē, ir šādi, ka te ir allow editing, jeb respektīvi šis te aģentiskais režīms, tad ir šis te plānošanas režīms un šis te čata režīms. Tā kā, ja vajag veikt jau mazliet kaut kādas komplicētākas darbības, pirms attiecīgi lietas savam Copilotam ķerties pie darba, palaid plānošanu, tā sacīt pieslīpē šo te ideju, ko vēlēs iesākt ar šo te aģentu. Jā, jo Excel arī ir viens no aģentiem, kā to ir definējis Microsoft, un tikai tad palaid to praktiski darboties. Un, ja reiz mēs runājam par Exceli, tad ir arī notikušas izmaiņas attiecīgi pašā PowerPointā. Te es atvēršu arī vienu PowerPoint piemēru. Var redzēt, ka ikona, Copilot ikona parādās šeit lejā apakšējā stūrī, bet tā nav tā galvenā izmaiņa, par kuru es vēlos tev šobrīd pastāstīt. Tajā brīdī, kad tu esi izveidojis savu prezentāciju, šī prezentācija ir veidota ar Copilot Cowork aģenta palīdzību, bet par to es uztaisīšu atsevišķu video, jo tur ir daudz dažādu foršu use case, kā tiešām beidzot Copilot paliek nevis tikai no tāda kā asistenta, ja vien attiecīgi tu nebija iepriekš lietojis Copilot Studio vai cita veida šos te, sistēmas, kur tu attiecīgi veidoji pats savus aģentus, kā viņš beidzot paliek tiešām par tādu kā palīgu, kurš proaktīvi var veikt visas šīs te, darbības uzdevumus, ko tu tam uztici. Un tā doma, ko es vēlējos pateikt, ir, ka šobrīd ir iespējams jau šajā te Copilot PowerPoint vidē izvēlēties kādu bilžu modeli izmantot, lai veidotu šīs te vizualizācijas. Es šeit biju izmantojis GPT Image2 šo te modeli un attiecīgi palūdzu vizualizēt daudzos dažādos variantus, kā varētu veidot terases segumu. Un iemesls, kāpēc es to darīju, jo Cowork nespēja tikt galā ar realistiskām vizualizācijām, un lai man nebūtu jāpievieno klāt attiecīgi OpenAI API vai cita veida risinājumu, es paņēmu to pašu prezentāciju un ieliku šeit un palūdzu to vizualizēt šādā te veidā, apējot šo te procesu, ka man vajadzētu slēgt klāt vēl kaut kādus papildus maksas risinājumus. Jā, un vēl pāris lietas, par kurām noteikti ir jāzina. Mēs atgriezīsimies atpakaļ šeit pie aģentiem un skatāmies tieši Researcher aģentu. Te ir viens superīgs labs jaunums, ka viena lieta ir, ko jūs varēsiet novērot. Šeit ir parādīta vesela čupa ar daudz dažādiem tiem use caseiem, jeb kā jūs varat izmantot pašu pētnieku aģentu, bet interesantais, kas te parādījies, ir tieši šis te computer use. Un tajā brīdī, kad jūs veicat šo te pētījumu un iestatāt šo te computer use, ideiski veidojās tāda kā virtuāla smilšu kaste, kura ir pasargāta vide, kas ļauj jūsu datoru, attiecīgi, ne jūsu datoru, bet principā tiek izmantots šīs te iespējas, ka šis te pētnieks veic savas darbības it kā reāls cilvēks. Un te mēs varam paskatīties arī kādu no rezultātiem. Es te biju uzlicis pētīt Dobeles dzirnavnieka konkurentus. Skatāmies, kur te ir bijis, pārējiem uz citu lapu. Dobeles dzirnavnieks Competitive Analysis. Un mēs varēsim redzēt, kā tieši tas ekrāna režīms šeit atspoguļojās. Es paskatīšos attiecīgi šeit un var redzēt, ka šeit rādās, ko tieši
tajā brīdī tas aģents dara, ka viņš ver vaļā attiecīgi šīs te mājaslapas, iziet cauri, un tad attiecīgi pēc tam iet jau citās vietās meklē šos te konkurentus. Nu, kaut kā tā var redzēt, tad arī attiecīgi pēc tam, ko tieši šis te aģents ir paveicis. Un tepat ir arī vēl viena papildus foršā feature, ka šobrīd var redzēt, ka ne tikai OpenAI tiek izmantots kā researcher aģents, bet te ir iespēja ieslēgt arī tādu režīmu kā kritiķis, kas nozīmē, ka kopā darbosies gan viens, gan otrs aģents, attiecīgi OpenAI un attiecīgi cloud risinājums, un man te arī vajadzētu būt vienam piemēram, neatceros, vai šis bija par elektroautomobīļu tīklu vai ne. Te vēl nav pabeidzies šis pētījums, bet jā, kritika ir uzlikts, bet es nebiju definējis, ko es vēlos no šī te konkrētā aģenta līdz galam paveikt. Bet idejiski jūs redzat, pārliekam kritiķa režīmu, un jūs varat darboties, attiecīgi izmantot uzreiz šos te multimodeļu režīmu. Un beidzamā, bet tiešām arī diezgan būtiskā nianse ir tas, ka šobrīd ir pamainījies veids, kā tiek būvēti šie te aģenti, jeb šie vienkāršie deklaratīvie aģenti ar Agent Builder palīdzību. Un šeit var redzēt uzreiz šos te templatus, jeb sagatavis. Te var arī aplūkot visus, paša veidotos aģentus, un tāds vienkārši veids, kā to izdarīt, ir paņemam, piemēram, Interview Question Assistant. Šeit mēs attiecīgi varam uzreiz redzēt šīs te instrukcijas un attiecīgi zināšanas, capabilities un tā tālāk. Šīs pārējās darbības gan īpaši nekas te nav mainījies, bet lietotājiem, tie, kuri, pieņemsim, vēl tikai pamazām ieiet šajā te aģentu veidošanas pasaulē, viņiem ir iespēja uzreiz izmantot jau kādus gatavos aģentus, lai gūtu lielāku iedvesmu, kā to darīt. Kā taisīt aģentus, es taisīju gana daudz video, arī tur ir parādīti dažādie aģentu piemēri, kas varētu būt noderīgi tieši valsts pašvaldību sektoram un arī tiem principā uzņēmumiem, kuri darbojās Microsoft ekosistēmā. Tā kā to mēs līdz galam nedarīsim šobrīd, bet droši iesaku pamēģināt un paskatīties, kā tas viss darbojās. Vēl pāris nianses ir tādas, ka ir dzirdēts, ka Amerikā būs šis te legal aģents, tā kā Word vidē, ar to saprotot, ka šis te juridiskais aģents būs spējīgs palīdzēt organizācijām analizēt dokumentus daudz efektīvākā veidā. Bet šāda tipa aģentu nav arī nekāda problēma atveidot šeit pat vai Agent Builderī, ja ir paplašinātā licence, kur ietvert zināmu uzņēmumam svarīgu loģiku, kas varētu pastāstīt par šiem te red flags, jeb to, kas uzņēmumam ir ok, kas uzņēmumam neder, un to var atveidot negaidot nemaz uz šiem te specializētiem aģentiem, kas top kaut kur tur okeāna otrā pusē. Tā kā paldies tev liels, ka noskatījies šo video. Ja patika, droši uzsit laiku, lai forša diena!